Šokolādes braunīs. Svētki tuvojās, un, ja tu vēlies saviem mīļajiem pagatavot kaut ko garšīgu, bet tavas gatavošanas prasmes ir 5-gadīga bērna līmenī, tad šī recepte ir tieši priekš tevis. Šī recepte būs 2 porcijām, tāpēc, ja tu šo braunī plāno ēst viens pats, skatoties Ziemassvētku filmas, kā es, piemēram, tad dali visus pusi. Un vienkārši mamma palūdz izcept vairāk, jo Ziemassvētkos taču nevar katrs par sevi tikai domāt. Es nezinu, kaut kāda hipija propaganda. Un sākumā uzliec karsēties cepeškrāsnī līdz 180 grādiem, un tad izkausē 340 gramus sviesta katliņā. Es tev iesaku sagriezt to mazos kubiciņos, lai ātrāk izkūst. Kad sviests ir gandrīz izkusis, pievieno 240 gramus tumšās šokolādes un ik pa laikam apmais, līdz viss ir izkusis. Tad iesad bļodā 6 solas, pievieno 600 gramus cukuru, sakuli visu kopā, pievieno 300 gramus kviešu miltus, sviestu un šokolādes maisījumu un visu sajauc kopā. Šī bļoda man bija par mazu, bet kaut kā man izdevās visu samaisīt bez lielas ķēpas. Tad ieklāts apampanā foliju un lai savu meistardarbu iekšā. Es tev ieteiktu izmantot silikona lāpstiņu, lai bļodā nekas nepaliek, kā arī lai izlīdzinātu braunī masu. Pāris reizes var arī uzsist pa galdu, lai visiem atgādinātu, ka virtuve ir aizņemta. Tad liec braunī cepeškrāsnī uz 25 minūtēm, un kad tas ir gatavs, ņem to ārā un atstāj, lai tas atdziest. Es to iznesu uz balkonu, jo iekšējais resnītis šodien bija ļoti nepacietīgs. Kad tas ir atdzisis, uzliec tam virsū sapampapīru, apgriez to otrādi un rūpīgi noplēs nost foliju. Ja būtu folija ieziedis reļļu, tad tas nāktu nost daudz vieglāk, bet par visu jau nevar padomāt. Kad folijas ir noplēstas, sagriez braunī gabliņos un izbaudi. Es tev nerādīšu, kā es to sagriezu, jo man pašam ir kauns, tāpēc šeit ir gala rezultāts. Es tev noteikti iesaku šos braunīs pamēģināt ēst kopā ar pienu. Debešķīgs kombo. Ceru, ka tev šis video noderēja un veiksmīgi tev braunī gatavošanu. Čau!